Šodien, 14. novembrī, visā pasaulē tiek atzīmēta diabēta diena ar tēmu diabēta apmācība un profilakse. Tāpēc nākamās 20 minūtes viss par cukura diabētu. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību pieaugošajai cukurdiabēta izplatībai sabiedrībā, kliedētu dažādus aizspriedumus un informētu par diabēta saslimšanas riskiem, kā arī lai nodrošinātu ar labākām aprūpes iespējām tos, kas jau ir saslimuši, katru gadu 14. novembrī tiek atzīmēta Pasaules diabēta diena. Kāpēc tieši 14. novembrī? 14. novembris ir Frederika Bantinga dzimšanas diena. Bantings kopā ar Bestu bija pirmie, kuri sekmēja insulīna atklāšanu 1922. gadā. Diabēta vēsture ir ļoti gara un reāli viņa sākusies vairāk kā 1500 gadus atpakaļ pirms mūsu ēras, kad tiek atrasti pirmie papirusi ar aprakstiem par dažādām klīniskām izpausmēm, kuras acīm redzot varēja būt diabēts. Bet reāli diabēta ārstēšanas vēsture ir īsāka un tā reāli sākās 1920. gadsimta sākumā, kad sāka apzināt un saprast, ka tieši aizkuņa dziedzeres ir tā vieta, vai tā vissvarīgākā vieta, kas saistīta ar cukura diabēta attīstību. Un pirms tam bija vairāku zinātnieku un pētnieku darbi, kas to pierādīja, gan Miņkovskis, gan Zulcers, gan Paulesku, kuri bija jau ļoti tuvu pie insulīna atklāšanas. Bet sākoties Pirmam pasaules karam, visi pētījumi Eiropā tika pārtraukti, apturēti un ļoti plaši turpinājās Amerikas Savienotās valstīs un Kanādā. 1921. gadā Kanādā, Toronto universitātē, pētnieku grupa Bantings, Bests, Kolips un Makleods arī atklāja insulīnu, un 1922. gada 11. janvārī pirmoreiz izmēģina tos cilvēku Leonardo Thompsonu. Šie 4 cilvēki jau 1923. gadā par insulīnu atklāšanu dabūja Nobeļa prēmiju, un reāli insulīns tika jau sākts ražots 1922. gada 16. oktobrī tika izlaista pirmā insulīna pudelīte amerikāņu farmācijas kompānijā Eli Lilly. Daņu profesors Augusts Kroks bija tas, kas deva izšķirošo ieguldījumu insulīna ražošanā Eiropā, konkrētāk Dānijā. Un Kroks aizbrauca uz Toronto universitāti un iepazinās ar insulīnu iegūšanas to tehnoloģiju. Uzreiz viņi atgriezās atpakaļ Eiropā, un Hagedorms sāka ar Hagedorma zināšanām sāka Leo kompānijā ražot insulīnu, un būtībā un tad arī bija tādi brāļi Pederseni, kur viens bija farmaceits, otrs bija inženieris, kuri sāka izplatīt insulīnu. Un būtībā tādā veidā izveidojās Novo Nordisk kompānija, kas darbojās līdz šodienai. Un tā sākās insulīna uzvaras gājiens pasaulē. Šie visi cilvēki, kas piedalījās insulīna sagatavošanā vai viņa attīrīšanā, un vienojās par to, ka viņi nekādas patentus neņems, un līdz ar to kurš varēja ražot insulīnu, jebkura kompānija un jebkura rūpnīca to insulīnu arī sāka ražot. Un arī Latvijā jau 20. gadu vidū insulīns bija pieejams Latvijā, un vienu brīdi bija pat doma, ka insulīnu varētu sākt ražot arī Latvijā Sēram stacijā Pārdaugavā. Tādas insulīns arī tika šobrīd līdz šodienai praktiski insulīnam alternatīvas nav. Insulīns un tā pielietošana pagājušā gadsimta 20. gados un tagad atšķiras kā diena pret nakti. Ja senāk, 40. 50. gados diabēta pacientiem vajadzēja vadāt sev līdzi kilogramu vai puskilogramu smagu sainīti vai somiņu, kur bija barabāns, lai varētu sterilizēt šprices, kur bija virzuļi, kur bija adatas, kur bija flakoni, kur insulīnu ievietot, un tas viss bija vienmēr jāsagatavo.
tad šobrīd tā situācija ir būtiski mainījusies. Šobrīd insulīna ievadīšanas ierīces ir kā pildspalva, adatiņas ir tik tievas un 6 mm garas, ka praktiski nejūt viņu dūrienu. Insulīnu jaunieši, liela daļa jauniešu laika pēc iedur caur drēbēm, un līdz ar to šīs insulīna ievadīšanas tehnoloģijas ir būtiski uzlabojušās, kas, protams, arī ir ļāvis uzlabot arī cukurdiabēta kompensāciju un aprūpi. Fakti liecina, ka 246 miljoniem cilvēku pasaulē ir konstatēts cukurdiabēts. Turklāt 2025. gadā saslimušo skaits varētu sasniegt 380 miljonus.